Esiet sveicināti visapkārt. Ir kārtējā reize, kad varam tikties EHR drošības mēneša kampaņā kopā ar Škoda auto dīleri, Vērte auto un CarPoint LV. Jā, esiet sveicināti gan TikTokā, gan YouTube. Mēs kārtīgi šodien turpināsim mūsu iesāktās sarunas par drošības jautājumiem satiksmes sakarā. Un vēlreiz tātad Škoda auto dīleris, Vērte auto, kas jau 5 gadus piedāvā mums drošas, elegantas, jaudīgas, kā arī ekonomiskas Škoda automašīnas un, protams, arī izcilu klientu apkalpošanu. Un CarPoint LV, kas ir attālināta auto uzraudzības un aizsardzības sistēma, kas precīzi fiksē auto atrašanās vietu, apstāšanās laikā rada neredzamu, bet drošu stāvvietu 10 metru robežās, fiksē kustību un nekavējoties nosūta paziņojumu, ja auto uzsāk kustību bez īpašnieka ziņas. Šajā tiešraidē ar jums būšu kopā es. Mani sauc Magnus Eriņš. Mēs tikāmies jau pagājušajā nedēļā un aizvadītajā gadā, kad lauzām šķēpus vai mēģinājām atrast visjēdzīgākās atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas mūsu ikdienā var būt aktuāli. Un beigās pie manis ierodas vairāki ļoti gudri, zinoši eksperti, un ar viņiem mēs apspriežam drošības nozīmi uz ceļa. Viņi mums sniedz praktiskus padomus, lai ik viens varētu justies un būt drošs, pievienojoties un piedaloties ceļu satiksmē. Jo atcerieties vienu svarīgu lietu. Uz ceļa nav atkārtojumi. Tā nav spēle, kur mēs varam uzspiest rewind pogu un atgriezties vietā, kas ir pirms kļūdas. Šodien man pievienojušies pagaidām 3 viesi, būs vēl 4, bet tā tas mēdz notikt. Pilsētā sastrēgumi ir nepielūdzami, tāpēc es sākšu ar tālāk no manis. Jānis Vanks ir klāt, drošas braukšanas skolas direktors. Sveiks, Jāni! Čau visiem! Pie mums ir arī Artūrs Čunskis, Vērte auto un Škoda valdes loceklis. Prieks jūs redzēt, Artūr, šeit. Un arī Maija Stakena, rallycross braucēja. Čau, Maija. Čau. Mums pievienosies arī Pauls Timrots, žurnālists un satiksmes kritiķis. Es jau nevaru sagaidīt, kad šādā burvīgā kompānijā varēsim tā kārtīgi iziet cauri vairākām lietām. Runāsim par realitāti, runāsim par auto, runāsim par tehnoloģijām, runāsiet arī par drošību šodien un globāli tieši ceļu satiksmē. Bet pirms mēs sākam ar šodienas drošības jautājumiem, kas katram no jums pēdējā laikā palicis prātā kā labs piemērs vai pilnīgs fiasko drošībā uz ceļa. Atceraties kaut kādu labu piemēru, kas nāk prātā, pilnīgs fiasko vai labais piemērs. Jāni, sākam ar tevi, man liekas, tev varētu būt visādi piemēri dzīvē sakrājušies, bet pēdējais ņemst pozitīvo vai negatīvo, par ko tu mums stāstīsi šobrīd? Es nezinu, laikam negatīvo. Aiziet. Es caur negatīvu prizmu. Jā, te es jau aizkadrā vai pirms raidījumā te kolēģiem stāstīju to stāstu, bet par satiksmes drošību kā tādu. Bieži vien cilvēks sūdzās par to, ka mums uz ceļiem ir ļoti daudz fatalitātes, jeb šo bojā gājušie un smagi cietušie, un bieži vien mēs vainojam infrastruktūru. Ceļus, jā. Tur daļa vainas tajā pilnīgi noteikti arī ir. Mēs noteikti varētu to visu uzlabot, bet viens no galvenajiem faktoriem parasti ir tāds, ka ir tās frontālās sadursmes, kas arī faktiski ir svarīgākais vai tāds trakākais notikums, kas var būt ar smagākajām sakām. Tad uzbūvējiet tās šosejas, lai būtu 2 joslas katrā virzienā, lai viņas būtu fiziski atdalītas un ar labu segumu, un tad jau viss būs kārtībā. Jā. Un tad dažas dienas atpakaļ mēs redzam uz Jelgavas šosejas šo te gadījumu, kur Audi markas automašīna es nezinu, cik lielā ātrumā, bet braucošā kravas automobīlī no aizmugures ieskrēja, un ir bojā gājušais. Un šī šoseja atbilst pilnīgi visiem šiem te noteikumiem, ko es iepriekš nosaucu, kas ir tas, ko it kā mēs prasām, lai būtu drošāk. Man tajā brīdī man bija viens jautājums, kādā veidā. Un kādā ātrumā. Jā, tur ir tā lieta, un tāpēc es no tās negatīvās prizmas varbūt šo raidījumu sāku, bet tāpat kā Skandināvijā nokārtojot vai kārtojot B kategorijas vai kādas citas kategorijas autoritāte apliecību, tev faktiski apmāca gandrīz tā kā ieroču nesētāji un rāda ļoti asiņains un riebīgs visādas kadrus, lai tu saprastu, cik ļoti liela atbildība ir šī autovadīšana. Tad es arī diemžēl, bet caur tādu negatīvo prizmu varbūt šo raidījumu iesāku, bet
šis ir mans tas stāsts, jā, ka vajag tomēr domāt arī ar galvu, jo arī ideāli sakārtot infrastruktūru nevienmēr ir labākais risinājums vai glābiņš. Paldies, Artur, kas tev sakāms, varbūt labais piemērs kāds aizķēries? Es ceru, ka es trāpīšu labajā piemērā, Aiziet. vai būs pareizi pret to jautājumu uzstādījumu. Es pārstāvu autotirdzniecības un remontu uzņēmumu, un pēdējā ziema no drošības jautājuma, jo to var sasiet ar negadījumu skaitu, ir bijusi ļoti pozitīva. Mums reāli būtiski kritušies virsbūves pieteikumi, ja apdrošināšanas atlīdzību daudzumu skaits. Par to var kā priecāties, par to var pārdzīvot kāds, kam tas ar saimniecisko darbību ir saistīts. Bet viennozīmīgi tas pēdējais periods bija tādā ziņā ārkārtīgi labs. Kaut kur tas indicē drošības uzlabošanu. Tas varbūt saistīts arī ar ceļu segumu. Tomēr ziema bija diezgan maiga, jā, ja tā var teikt. Droši, jā. Un tad jau tie cilvēki kaut kā tomēr, kad neslīd apakšā vai ne, tad viņi kaut kā spēja labāk. Jā, man liktos, ka tas ir pozitīva ziņa kopumā no satiksmes drošības. Jo katrs, teiksim, tāds arī varbūt ar to nedrošību saistītais negadījums, viņš jau stress. Izdevums, stress, laiks zaudēts. Kuram ir liekas laiks? Nav nevienam īstenībā. Tas būtu mans stāsts. Taisnība. Paldies, Artur. Maija, ko tu teiksi? Es teikšu to, ka man ir pozitīva tāda ziņa. Cik es esmu apkārt jauniešiem, kas tagad liek tiesības, tā kā mani vienaudži, kuri nav nekad braukuši ar mašīnu, es redzu to, ka viņi tomēr ceļu satiksmes noteikumus uztver, man liekas, ka daudz nopietnāk nekā pieauguši cilvēki, varbūt iepriekšējā paudze, un man tas ļoti iepriecina, kad es redzu, ka cilvēki tiešām ņem vērā, cenšas ļoti mēģina pareizi mācīties autoskolās un ņemt to visu vērā un tiecās pēc tā, lai tā drošība būtu. Un kaut kā neredzu tādu sliktu. Protams, es neesmu eksperts, varbūt dati rāda kaut ko noteikti, pilnīgi savādāku, bet vienkārši es dzirdēju no tādiem cilvēkiem, kuriem nav vairāk kaut kādi ieradumi vai liekas, ka būtu normāli, pieņemsim, braukt reibumā pie stūres vai kaut kas tāds nekad nav bijis normāls, protams, bet redzu to, ka pret to daudz kritiskāk tagad attiecas tieši jaunāki cilvēki. Paturpinot par šo, kā ir ar jauniem cilvēkiem un ātrumu? Es teiktu, ka tie, kas ir tikko nolikuši tiesības, man liekas, viņiem ir diezgan ļoti bail braukt pie stūres, tāpēc es teiktu, ka tādas problēmas nav. Man, protams, nav liela pieredze, bet ir dažādi cilvēki. Tas ties. Centra 30, tas ir bijis kaut kas, par ko daudzi domājuši ir līdz šim, daudz par to runājuši ir, vai ne? Rīgas doma, ja es pareizi atceros, pirms pāris gadiem sāka šo te virzienu attīstīt, ka Rīgas vēsturiskais centrs iekšpuses dzelzceļa lokam kļūst par zemo emisiju zonu, bet tas ir laika jautājums, un tad samazinām ātrumu. Vienā brīdī tur automašīnas vispār, es domāju, ka salīdzinoši mazāk būs nekā ir tagad. Vismaz tādu to kursu mūsu domnieki ir uzņēmuši saistībā ar šo, kā jums patīk 30 km/h ātrums pilsētā. Es varu pačukstēt priekšā, es baigi baudu patiesībā, es centrā dzīvoju, un jā, man nav grūti ar to 30 pārvietoties. Es redzu, jā, manai mašīnītei patēriņš lielāks uzreiz, bet neko darīt, viss kārtībā. Toties tie 30 km/h, tas vismaz manās acīs, tas ir tāds normāls ātrums. Lēnā garā kruīzo, klausies savu klasisko vai hip-hop, vai ne, un priecājies par to, ka tu vari jebkurā brīdī apstāties. Kā ir ar jaunāko paudzi, tas 30 neliekas pa lēnu? Es nemācēšu atbildēt no visiem. Par visiem? Es saprotu, bet tas, ko tu esi dzirdējis, Maija? No saviem draugiem. Es neesmu dzirdējis, ka būtu kaut kāds šausmīgs viedoklis, ka katru reizi braucam pie stūres, iebraucam, apdzīvotā zonā, kur ir 20, un tad visiem ir tāds, Dievs, cik šausmīgi. Tā, protams, nav. Man pašai patīk, kad kaut kādā apdzīvotā vietā, klusajā centrā, ir 30 kaut kādas zonas, tās apdzīvotās zonas. Man šķiet, ka es pati justos drošāk, ja es dzīvotu tādā vietā, kur ir 30 ātrums nekā 50. Es būtu priecīgāk, man būtu bērni, un mēs iet pastaigās, tas noteikti, es justos mierīgāk. Es personīgi esmu gatava braukt daudz lēnāk, lai citiem radītu drošību un pasargātu kādu no kāda negadījuma. Man šķiet, pilnīgi adekvāti. Tas ir kaut kas, ko ievieš, lai mazinātu negadījumus. Un, ja tas ir svarīgi, tad nav svarīgi, kā es jūtos. Jā, par to ir svarīgi, kas palīdz. Ļoti labi, Artur. Kāds ir tavs viedoklis? Pa lēnu, es to tā nevērtēju. Visam ir pamats.
Tātad tas ir tā labi. Ja es atkal tu brauc pa 30 zonu, un ja tu pamani, ka īsti nav tev 30, parasti vairāk, ja, būsim godīgi, ja, un tad tu sāc slikti justies. Ko tu te dari? Ja? Man vēl ir jāņem vērā traferēt mašīnu, un tad tev tā disciplīna down, ej lejā. Sāc uzvesties. Nē, palēnu noteikti. Nē, tam visam ir pamats. Es, tad, kad pa Mierielu braucu prom no centra, es uzlieku sev kruīzu kontroli. Es ar kruīzu braucu gāju pa pilsētu. Un tikai ar to puļķīt pāris kilometriņus nost, pāris kilometriņus klāt, un tā lēnā garā plūdeni, protams, visu laiku vien kāju uz bremzes pedāļu Jāni, kas tev par 30 sakās. Zini kā, ja tas ir izvietots pareizi, izdomāts pareizi un nolikts tur, kur tam ir jābūt, tad pretenzijām man pret to nav nekāda. Mēs jau arī gala beigās pilsētā braucam, kāds ir vidējais ātrums tīrā pilsētas režīmā, ka mēs braucam 20-22 km/h, pa lielam, ja ņemam vērā vēl tur luksofors un vispārējā. Tā kā, un ja tādā blīvi apdzīvotā kaut kādā rajonā jābrauc drusciņi lēnāk, vai kas ir ļoti apsveicam māks pie bērndārziem un skolām, kad ir šie ierobežojumi, tas ir ok. Galvenais, tad salieciet tiešām tur, kur to vajag, salieciet tā, lai cilvēks saprot, ka tas tur tā ir. Jā, nevis kaut kā mistiski to visu noformēt, un tad jau viss ir ok. Tas ir kaut kādā ziņā drošība. Vai tas ir saistīts ar kādām zemākām emisijām? Es domāju, mēs te varētu stundu strīdēties, jā. Tas varbūt ir tāds atsevišķs stāsts par to visu, bet teiksim, lai to pilsētu vidi kaut kā, kur ir blīvi apdzīvots vai kaut kā tur bīstamie objekti, lai to padarītu drusciņi drošāk, gan jau. Laikam. Visticamāk. Šis ir īstais brīdis, lai arī Pauli Timrot iesaistītu sarunā. Čau, Pauli. Čau. Tu esi, kā es tev piesaucu pirms tam, žurnālists, arī satiksmes kritiķis. Pauli 30 km/h Rīgas centrs, vairākas vietas, kur tas ir salikts. Ok, nav ok. Neesmu dzirdējis tavu viedokli par to. Man šķiet, ka braukt lēnām ir labi, bet mums vajadzētu visiem saprast, kur tā vieta ir domāta un kā tā vieta izskatās. Šobrīd tas ir vienkārši tāds ļauns un pretīgs Rīgas domas veids, ka iekasiet naudu no cilvēkiem, jo tu nevar ielā, kurā nekas neliecina par šiem 30, cerēt uz kaut kādu zonu zīmi, kurai jādabojas 2 km, un tu vidū paņem, piemēram, kaut kādu kāršēringu mašīnu un sāc braukt. Kā tu var zināt, ko viņi no tevis grib tā pilsēta? Līdz ar to es domāju, ka šie mazie ātrumi ieviesīsies tad, kad tu izejot no namdurvīm uz ielas, pastīsies pa labi, pa kreisi, un te būs skaidrs, ko tā pilsēta no tevis grib. Tā, lai tas ielas dizains rāda, ka te ir jābrauc uz 30, 50 vai 70. Šobrīd ir pilna Rīga ar ielām, kur ir 2 ielas katrā virzienā, pilnīgi taisna stiga, kaut kāda Hipokrāta jau, piemēram. Un tur kaut kur aiz futbola laukuma izmēra mauriņa ir kaut kāds bērndārs, no kura tad kas sīkie bēguļotāji lec pār sētmu, skrien pār ceļam, vai kas tur ir tāds, ka jābrauc uz 30 un tā ielas platums un dizains nekā neliecina, ka jābrauc būtu uz 30. Un šādās vietās jau saliekotas kameras un tagad iekāš miljonus no cilvēkiem šobrīd, no rīdziniekiem. Tas nevar ilgi tā turpināties. Tam vienkārši ir jābūt, kaut arī, piemēram, tagad ir arī Amsterdamā, man liekas, uztaisīja pasaucienu labu dizaineru, viņš uzzīmēja ielai tās līnijas tā, ka tu jebkurā metrā saproti, uz cik jābrauc. Vienkārši tajās asas līnijā tiek iekodēts pēc dizaina tas cipars, kādā ātrumā jābrauc. Vienkārši no tā pašām līnijām, kurām mēs tērējam krāsu, tajās tiek iekļauts dizainā skaitlis, ar kādu jāpārvietojas. Tad braucam. Es skaidrs, ka no 3 km/h no Jānis piekritīs var nobremzēt 2 metros, bet 50 km/h nobremzē kādos 8-9 metros, spiežot tā, ka pedāla grīdā. 2 vai 8 ir vesela mašīnas korpusa starpvieta, nobrauc 1 puisīti vai 5 puisīšu rindiņā. Ir starpība. Ir. Ar Jāni mēs esam patiesībā eksperimentu taisījuši arī biķerniekos, atceries? Likām konus, bremzējām no dažādiem ātrumiem, skatījāmies bremzēšanas ceļā. Eksperiments būtībā. Jā. Eksperiments tādā ziņā, ka pašam pie stūras bremzē, tad kā tur būs. Maija, kā tev šķiet, uzreiz ar tevi es gribu turpināt tālāk par biežākajām situācijām uz ceļa, kas noved pie avārijām, kas tad ir tās reālās situācijas, ko mēs pieļaujam, lai nokļūtu satiksmes negadījumos. Tu pārstāv nedaudz vairāk jauno paudzi, vai ne? Un pat jau ieminējies par taviem līdzgaitniekiem, kuriem varētu būt bail, vai ne? Pirmajās reizēs pārvietoties ar auto, bet kā ir ar viedierīcēm? Vai ne? Telefons mūsdienās visur tiek ņemts līdzi, vai ne? Pie stūras arī, un to var novērot. Kā tu uz to skaties, vai tavuprāt tas varētu būt kaut kas tāds, kas var likt nokļūt satiksmes negadījumā cilvēkam? Es domāju, ka noteikti 100%, jo tas ļoti novērš uzmanību. Tas novērš tevi no ceļa, no asām situācijām. Tas ir pilnīgi skaidrs. Cik es saprotu, ir, man liekas, lielais piecinieks ar
tiem iemesliem reibumā braukšana, uzmanības novēršana, braukšana un pārkāpšana ātrumu. Bija vēl 2 lielākie, kas visvairāk izsauc negadījumus. Es teiktu, ka jaunā paudze, man liekas, no tā, grēkotu tieši ar to. Varbūt ar to telefonu lietu, jā, visvairāk, jo, man liekas, tagad ir ļoti... jaunieši tomēr kļūst nedaudz vairāk atkarīgi un piesiet pie tiem telefoniem nekā iepriekšējā paudze. Un, nezinu, paskatīties YouTube video vai sliktākajā gadījumā, nezinu, pat lietot to telefonu tā kā pie stūras ir, man liekas, briesmīgi. Īpaši kaut kādiem, jebkurā gadījumā, bet īpaši nepieredzētiem cilvēkiem, kur vienkārši ir ar tādu lielu pārliecību un kaut kādu, varbūt, sliktāku nodomu, neuzmanīgāku, tas ir šausmīgi. Es domāju, ka tā, man liekas, kļūst par milzīgu problēmu nākotnē. Artur, skatoties uz jauniem automobīļiem, tās pogas ir laba lieta, bet ekrāna ir diezgan daudz, vai ne? Un tad tomēr tu brauc, un tad tev ir jāpievēršas kaut kam, vai ne, uz ekrāna, kas tomēr kaut kādā mērā atgādina viedierīci mašīnā. Grēkojam, protams. Es pieņemu, es arī sevi tur saskatu, un tu vari vērot aptuveni, jā, īpaši pa tiltu braucot tuvāk. Mēs lietojam viedierīces. Kaut vai skatāmies viņās, jā. Es domāju, ka lielie ekrāni mašīnās, tas ātrāk tāds, tas tāds kā tendence, jo lielāks, jo liekas modernāks. Īstenībā tā informācija, kas tur parādās, mums nav nepieciešama braukšanai. Noteikti nē. Jā, man liekas, es ceru, ka drīz tā tendencies atkal projām no tām lielām planšetēm atpakaļ uz taustāmām pogām, kur kaut ko var pagriezt, varbūt nospiest, bet tā, lai var, ne speciāli jāskatās, lai trāpītu. Un tas, es domāju, tā tendence būs tādā virzienā. Un tā novēršanās, es domāju, tas ir viens no pamatiemesliem, kāpēc tieši mēs kādam uzbraucam aizmugurē. Ja? Es domāju, ka noteikti. Jāni, Paul, jautājums jums abiem par satiksmes paradoksiem un absurdām situācijām. Ko jūs esat redzējuši uz Latvijas ceļiem? Ir kaut kāds... Es varu izstāstīt jaunāko paradoksu, kamēr Jānis varbūt domā. Spērvaļā, Paul. Šobrīd tas viens kantors remontē pārbrauktuvi Tiltielā Sarkandaugavā. Un varbūt viņi māk betonēt vai kaut kā uzlikt asfalts ar sliedēm, bet visā citādi viņi ļoti aprobežot ļaudis. Viņi totāli nemāk uzlikt zīmes, kā vajadzētu apbraukt šo slēgto pārbrauktuvi. Un tur jau otro nedēļu vienkārši minūtē piebrauc mašīnas, jūtās vīlušies, saprota, ka tiešām tur stāv ekskavators uz sliedēm, pagriežās riņķi un brauc apakaļ. Rīgas doma tā vietā, lai salikt zīmes tā, lai mēs tur nebrauktu. Zini, ko viņi izdarīja? Viņi uzlika video kameras, lai varētu sodīt tos, kas tur iebraukuši un zem ķieģeļa apgriežās. Tas ir lielākais paradoks šajā pilsētā, tuvojas vēlēšanas, bet viņi rīkojas šādi. Vienīgais man skaidrojums var būt, ka policijas priekšnieks nemīl mēru un grib tikt no viņa vaļā. Cits skaidrojums loģiski, es tam neredzu. Tagad var Jānis stāstīt savu paradoksu. To paradoksu. Es gan galvenos paradoksus vienmēr smeļos paskatoties Pauls veidotos sižets, jo es tā pa pilsētu neskatos. Tas cilvēks sūta savējos. Ārprāts tas ir vienkārši. Skaidrs, ka ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Tāpēc tad izcelt kaut kādu vienu vai divus vai trīs. Es neredzu baigo jēgu. Es tikai varu akcentēt un piekrist arī Paulam. Un kaut kādā ziņā vēl arī paturpinot kolēģi teikto arī. Tas viens paradoks, kas man bija, tas nebija paradoks, tas bija tāds gadījums. Un ja mēs runājam par jauno paudzi. Un man ļoti patika, ka Maija sākumā teica par to, ka jaunā paudze atbildīgāk pieiet pie autoritāte apliecības iegūšanas vispārējo. Tas patiesībā tā arī ir mums, arī mūsu autoskolā. Mēs jūtam to, ka cilvēki nāk gan krietni nesagatavotāki, ja, tad, kad es savā senajā laikā kārtoju autoritāte apliecību, es jau biju gatavs, kaut divas reizes man tikai vajadzēja izbraukt, es jau būtu gatavs iet uz eksāmenu. Es vienkārši jau to gaidīju kādus gadus, es nezinu, cik daudz. Ja. Tagad tā nav vairs tāda prioritāte, kā tas bija senos laikos, bet nāk un ir nesagatavotāki, bet ir atbildīgāk. Un man ir ļoti liela cerība, ka tā jaunā paudze nomainīsies. Un mūsu kaut kādi vecie niķi, kas mums te ir iegājuši, ka tas kaut kā aizies projām. Bet tas gadījums ir tāds, ka man, kā ir tie mopēda auto, tie, ar ko var tā kā pārvietoties. Pirms vēl tu vari legāli dabūt B kategorijas autoritāte apliecību. Es nevaru. Man bail no tiem mopēda auto. Un man tas stāsts ir tāds, ka man tajā ciematā, kur es dzīvoju, tad tur arī vairāk tie mopēda auto ir. Un es biju piefiksējis, ka ir viens jauns čals, kurš vienmēr to mopēda auto brauc, un viņam telefons pie rokas vienmēr ir. Jā, precīzi. Un es skatos, un viņš tā arī šerp laiž un baigi un tā. Un es domāju, man liekas, ka nebūs labi.
Kaut kā agri vēl nebūs labi. Un, protams, es vienu dienu braucu un skatos, viens mopēda auto ir diezgan labi vienam citam aizmugurē ielicis. Protams, tas bija tas čals. Kā viņš varēja zināt, ka tā beigsies? Kā viņš varēja zināt? Telefons priekšā to tikai neteica. no pieredzes. Paldies Dievam, ka nebija liels tas sitiens, bet tam mopēda auto pret kārtīgu mašīnu saduroties tāpat ir diezgan nepatīkami, man liekas, balīt. Ja kurps ir turpat, kur ir buferis priekšā. Jā, precīzi. Jā. Tā kā, tas būs stāsts, ne paradoks, bet jo paradoks mums ir baigts. Mai, tu sasmējies par to mopēda auto, kas tev nepatīk riktīgi, ja? Nē, ir, protams, tāda kategorija ar cilvēkiem, kas ļoti mīl tos mopēda auto, bet man drīzāk ir par viņiem vairāk bail par to, ka tu bērnam dod tik sliktas konstrukcijas mašīnu, ar kuru var tik viegli nosisties. Viņi ir burtiski taisīti no plasmas, un katru reizi, kad viņus redzu un tos nepieredzējušus autovadītājus, man tiešām paliek bail. Tā kā nevis par to, ka viņi kaut ko izdarīs, bet par to, ka viņi var nokļūt ceļu satiksmes negadījumā. No otras puses skaidrs, ka mums ir bailiņš rodas par šosei. Bet ja mēs izvēlamies no mazākā ļauna viedokļa, tad ir kāda mamma, kurai, piemēram, bērns izdomā, ka viņš teiks, es braukšu ar skūteru uz skolu, ar mopēdu, ja? Un viņam bāc ziemas, sniegs, lietus, viņš tagad nabaks tur salas kritīs uz ledus, un viņš būs pilnīgi neaizsargāts, viņš sēž uz skūteri. Labāk nopirkšu viņam mopēda auto. Cena līdzīga, tomēr jums ir uz galvas stikla apkārt un 4 lampas, un riņķī negāžās, kad apstājās. Salīdzinājumā ar parastu divriteņu braucamo, tu esi mazliet patvērumā, mazliet sausumā, mazliet siltumā. No tā viedokļa labāk, ka tā nekā, ka viņš brauc ar divriteņu mopēdu. Es ticu, ka arī vidējais autovadītājs šāda veida transporta līdzeklis satiksmē varētu respektēt vairāk izmēru dēļ. Pamanīt ātrāk šo izmēru dēļ, un varbūt ar lielāku arī to distanci viņam pabraukt garām. Tas vienkārši vecākiem jāizvērtē, ja tā braukšana uz to skolu sanāk tam jaunietim ilgi pa šoseju, tad tas nav risinājums. Bet ja kaut kur, nezinu, no Mārupas atčubināt uz Āgenskalnu, lai tas viņš kratās, viņš vienā ātrumā ar maršrutu autobusu brauc. Patiesībā viņiem maksimāls ātrums ir ierobežots, līdz ar to faktiski, Rietumē Eiropā viņi nedrīkst atrasties uz ielām, kurām ir atļauts ātrums pat 70. Tikai par rajoniņu tikai tur, kur ir 50 skolu. km/h, kas arī viņa maksimālais tur ierobežotais ātrums, laikam 49 vai cik. Te gan, teiksim godīgi, mūsu vietējie cilvēki, protams, ir ļoti attapīgi. Viņi gan 50 kubīgos skūters var uzrūlēt tā, ka viņš pār simtiem iet, gan arī šie mopēda auto bieži vien brauc ātrāk. Stāstā, Jāni, ir tas, ka skaidrs, ka to var izdarīt, bet viņi tā kā lepojas ar to. Es savu uzķīlēju. Tas ir, jā. Es arī lepotos, ka es būtu tāds, jauns cilvēks, un es atceros arī sev jaunībā, un tas ir kaut kāds tehnisks sasniegums. Galu beigās es kaut kādā veidā atradu to risinājumu, tā kā... Arī tajos 11 gados meitenē, kura puisis iepazīties to, kam rokas pie pakaļas pieaugšu, to, kas māk mopēdu saskrūvēt. Drošāk viņiem to, kas māk mopēdu saskrūvēt. Tas jau tāda sugas atlase veidojās. Mēs aizvakar biķerniekos mēģinājām, paņēmām mopēdu, kurš bija 50 izvīlēts līdz 70 kubiem. Tātad bija uzlikts sporta izpūtējs, bija uzlikts cita aizdedze, bija sporta filtrs. Un vēl bija sludinājumā, ka sporta stūra, tur mēs neredzējām neko no sporta, bet tas mopēds gāja kaut kādā 70. Tā vietā viņš ir 45. Un tad mēs bremzējām no tiem 45 km/h, viņš apstājās 12 metros, kas arī nav baigā, tas lēnāk nekā mašīna, stipri lēnāk. Un pēc tam viņš ieskarējās tik, cik iet, un bremzēja vēlreiz, viņš apstājās vēl plus 18 metrus tālāk. Ja tas puika to mopēdu izvīlēs, tiem visiem puikām ieteikt, ja tu neesi savīlējis bremzes, nevīlē mopēdu. Vai tu uztaisi labākas bremzes pie viena, bet tikai motoru izvīlē, tas beigsies slikti, ļoti slikti. Jā, man vienkārši liekas, ka trakākais ir tas, ka tas iedod tādu loophole variantu, ka tev nav, tev nav vajadzīgas tiesības, bet tev ir mašīna, un tu vienkārši tur, ko viņi tur dara visu ar tām mašīnām. Man liekas, ka labāk, tad bez mazai būtu, kā Amerikā atļauts mums te no 16 gadiem kārtot tiesības, un tad braukt ar normālu mašīnu. Tas, protams, tas būtu drošāk. Mammas priecātos. Jā, mammas priecātos. Es nezinu, varbūt vairākās valstīs tas noteikti arī ir, bet Zviedrijā ir šie saucamie traktori. Vietēji viņi sauc par traktoriem. Ja viņiem ir traktori papīri. Ja tas ir manā gadījumā, es vienkārši biju ciemos pie saviem draugiem Zviedrijā, un es skatos un braucu jaunais BMW X6 50 km/h. Pilns ar jauniešiem iekšā. Brauc mūzika, skan skaļi visu, un viņš brauc un aizmugurē tās milzīgs 3000 pa visu aizmuguru viņam tāds ir. Viņš saka, tas jau traktors. Un izrādās, ka viņiem tos mopēdu auto aizvieto vienkārši ar pilnizmēru automobīļiem, kur vienkārši nedrīkst, kur ir uztaisīti konstruktīvi tā, ka viņi nedrīkst braukt ātrāk pa 50 km/h. Man šķiet, ka viņiem bija arī tā kā jābūt aizmugurē ciet, lai tu nevari visu klasi nosist reizē.
Varbūt, tikai viens blakām drīkst sēdēt. Es tās nianses nezinu, bet tur nebija viņi divi. Tajā konkrētajā arī vairāk. Bet bija pēc tā likuma tad lēnais reduktors, viņš neiet ātrāk par tiem, kad viņš 45 km stundā, un tu tādā lauku apvidū, kas Zviedrijā ir pilns ar mežiem un skolu kaut kur pie baznīcas, tad tu vari aizkartīties līdz skolai siltumā, arī no mīnus 20 grādos. Jā, tev ir priekšā garš motoru pārsaks, lonžerona, drošības jos, tev viss tā kā īstā mašīnā. Un tu vēl lēnām brauc. Un tad tu izvēlies, vai tev tiešām gribās sēdēt tajā lēnajā mašīnā, vai tu tomēr iekāps rajona autobusā. Tur jau parādās kaut kāda alternatīva. Mēs labi runājam par drošību, un tūlīt arī pieskarsimies nedaudz tehnoloģiju jautājumam. Artūr, vai tu vari izstāstīt, kādas tehnoloģijas šobrīd ir pieejamas Škoda automašīnās, lai uzlabotu autovadītāju drošību piedaloties ceļu satiksmē? Es teikšu tā, mans favorīts ir, protams, tā avārijas bremzēšana. Mēs pieskārāmies viedierīcēm, skaties viņā, cik gribi. Tā automašīna tev glābs īstenībā, Tas viņš seko priekšā braucošam transporta līdzeklim, ja viņš tuvojas pēc kaut kādas programmatūras pārāk ātri, viņš pieņem lēmumu tevi ignorēt tavas vēlmes un bremzēs. Man liekas, tā ir reāli laba lieta. Viņi strādājas, pats esmu dzirdējis reizes 3 pēdējā pusgadā. Sākumā signāls, tad sākumā sarkanie signāli mērījuma panelī, tad akustiskais un tad man liekas, tas ir riktīgi labi. Tas, ko es minēju, to apdrošināšanu gadījumu skaits krities. Tas noteikti arī dēļ tās aktīvās drošības, kas šobrīd ir. Es pieskaitītu klāt noteikti joslu asistentu. Var kaitināt, var par to spriest, patīk, nepatīk, rausta, nerausta. Bet tas auto paliek joslā. Patīk vai nepatīk? Par tam, kurš skatās telefonā, viņš paliek joslā. Tam arī paliek, jā. Un stāsts ir dzīves. Gan drusciņi gadi 5 atpakaļ. Mans kolēģis brauca, aizveda uz Kauņu ģimeni, atvaļinājumā aizlidoja. Atpakaļ ceļā saule sāka aust, viņš aizmiga. Kūleņi, operācija, un laikam atvaļinājums arī ģimenei neizdevās beigās. Nevis laikam noteikti, Var gadīties, tas asistents viņu būtu noturējis uz ceļa. Tas būtu mans otrs favorīts. Un tagad arī iepriekšējā pārādē tika runāts par to, ka tās mašīnas, sevišķi, teiksim, pēdējie modelī, viņi sāk pīkstēt, tikko tu pārkāp, viņš nolasīs to zīmīti, vai navigācijā, vai viņš salasījies ir, un viņš tev kling-klang dara. Arī var kaitināt. Bet, ja mēs iedziļināmies, tā ir riktīgi laba lieta. Tu var ietaupīt naudu, netikt tur, kur tanīs lamatās, ko Pauls minēja. Nesamaksāt, Var gadīties, tu esi apzinīgāks, var gadīties, kādam neuzbrauksi virsū, visādas tādas lietas, un tas ir arī riktīgi lieliski. Tie bija mani tādi top 3 no tām tehnoloģijām, un viņi jau ir standarts, tas vairāk nav nekas sevišķi, pat nav jāpiemaksā par to. Aizvadītajā drošības kampaņas reizē, aizvadītajā nedēļā patiesībā šeit mēs arī runājām tieši par šo vienu konkrēto lietu, arī bija mazliet citādāks viedoklis dažiem no klātesošajiem par šo te skaņas signālu pie pirmā pārkāptā kilometra, ka pēc būtības jau arī diezgan daudzi autoražotāji ir pieņēmuši, ka to var atslēgt. Kādam ir poga, kādam ir pāris darbības jāveic, lai atslēgtu. Katreiz, kad tu iedarbini motoru. Katreiz, viņš iekliedzās un viss. Tas savā veidā patiesībā tomēr audzinātu lielāko daļu, es gribētu teikt, satiksmes dalībnieku, tos, kuri brauc 60-50 vietā, tos, kuri brauc, 190 vietā un tādā veidā. Tas jau šķiet nāk par tu vienreiz pārkāp, izdzirdēji, un brauc līdz Liepāju uz 100, piemēram, kruīzi. Viņš jau tikai tajā sākumā uztaisīs. Ja tu nenobremzēs, viņš Liepāju vairāk nepīkstēs. Bet viņš jau kā katru reizi, kad iesiedies mašīnā, jau zini, jau pēc Pavlova, ka tā kā pīkstēs un jau jāsaka. Man jautājums Artūram, es vienreiz braucu pagājuši gada bija gada auto konkurss un bija Škoda, un es biju līdz tā kā navigācijā, man jāgriežās uz Medzābakiem uz to viesnīcu, un es tagad rādu pagriezienu, bet tā kruīzi braucot, un viņš pats sabremzējās un man iegriezties. Man rādījās, ja tā ir, ja viņš zina, ka tu brauc pēc navigācijas maršruta. Tā saucamā paredzamā kruīza kontrola. Viņš pats nomet ātrumu, es tikai pagriezu stūru un nogriezos. Jā. Tā ir, man liekas, baigā ērtā vieta. Viņiem ir kartes, un ja priekšā ir, apdzīvota vieta, viņš jau laicīgi sāk samazināt pats ātrumu. Vai arī līkums pārs, tu brauktu ātrāk, viņš arī tā skaitā. Par to var diskutēt labi vai slikti, bet tas ir aktīvās drošības elements. To nevar noliegt. Jā, izmanto pats. Ir pīkstulis, ir samazināšana, tā ir drošība. To, ka var atslēgt, ērti, neērti, lūdzu, tas ir tavs lēmums.
Mēs esam pieauguši cilvēki, tie, kuri ir pie stūres. Mēs pieņemam lēmumu to darīt vai nedarīt. Bet no ražotāja viedokļa, un to dara praktiski visi tagad, tas nav tur Škoda vai Audi. Eiropas Savienībā tam ir jābūt obligāti. Tam ir regula. Un skaidrs, ka mēs gribam uzvesties, mēs gribam, kā lai saka, uzvesties. Vai ir labi, ka ir ātruma ierobežojumi, vai mēs gribētu, ka viņi vispār ir? Protams. Kāds pateiktu, brauc taču kā gribu, es esmu brīvs cilvēks. Nē. Pēc sajūtām. Pēc sajūtām, bet labi, ka tie ierobežojumi ir. Iedomājieties, viņi nebūtu. Un tāpat šīs aktīvās sistēmas, kuras es domāju, ka viņi nebūtu braukt ļoti līdzīgi cilvēki, izņemot tos dažus trakos, kur tik un tā brauc pātru. Jā, droši vien. Jo, piemēram, uzliekot uz tās sēnītas šosejas 110 vasarā, tik un tā visa masa brauc uz to 100 kā pieraduši. Viņam tā kā ir pabaili, tā kā neēti, tā kā degviela arī vairāk, viņi tik un tā brauc tai savā ātrumā. Tā kā nav tā, ka ja ļautu pilnībā, tad visi brauktu kā traki. Kad anarhija sāktos. Mēs vienkārši piekustu braukt tik ātri, normāls cilvēks saprast, ka degviela baigi grib, mēs tik un tā atrast kaut kādu mums uztveramu ātrumu, kādā mēs nenogurstam līdz Liepāji lasīt ceļu. Es reiz braucu ekorallijā 70 km/h, ja atrod to, tas ir, laikam, ja es pareizi atceros, pret degvielas patēriņu visjaukākais ātrums. Jā, varianti, bet, 70 pa šosē, kā mēs labi zinām, tad, kad ir 90, tā nevajadzētu. Tāpēc arī fūrēm neļauj braukt vēl ātrāk, kad viņi sāk baigi rīt degvielu, tad aerodinamika sāk tas gaiss vairāk spiest uz to lielo kluci, un viņš sāk baigi patērēt. Fūrē jau arī tomēr tās nav 2,5, 3 vai 1,5 tonu, tur krietni vairāk. Tā bremzēšana, tā apstāšanās, tas arī varētu būt. Nē, viņš bremzē tieši tāpat kā vieglā mašīna. Nedodies, ja fūras bremzē čābīgāk pa vieglajiem. Viņš ir skatījis nonest vieglos. Es domāju, ka saprotu tomēr tā, ja viņš vēl ar kravu vai ne, un viss, tas var baigi slikti beigties, ja tu izliec priekšā fūrē, strauji nometies, un viņam te ir jābremzē. Es saku, fūra bremzē tikpat īsos metros kā vieglā mašīna. Tur nav starpības. Okay. Tur nav starpības. Tā kā nav par to runa par to, ka, ja tas plakanais deguns, kas ir fūrē vai autobusam, sāks nesties virs tiem 85 atļautiem, zaudējumi būs tam šoferim, viņam baigi rīs degvielu. Tāpēc ir šis noteiktais arums, kurā puslīdz normā tā fūra vēl spiežās cauri gaisam. Par to, kā Maijai sanāk lidot savos piedzīvojumos, to es rallija cross braucēju, ik pa brīdim arī kaut kāda tramplīna ir, vai ne, kur jāpaceļas gaisā, tāpēc to lidošanu piesaucu. Vai tu mums vari izstāstīt, kā braukšana trasē atšķiras braukšana no ielas? Un vai tavuprāt ielās mums visiem pietrūks disciplīnas? Mēs ar Paulu arī kopā braucām. Jā, mēs nestītos telefonā tajā brīdī, vai ne? Jā, nē, tur nevarēja. Ne sekundi. Nē, es domāju, ka tas ir pilnīgi nesalīdzināmas lietas. Es domāju, ka tas tāpat kā, paņem ģitāru un tu tur tā kā pabrinkšķini kaut ko, un tad tu skaties, kā, tur kaut kādas mūziķis spēlē. Jā, tā kā tas ir divas dažādas pasaules, tur nav droši, tur ir drošība, tur, protams, ir noteikumi, drošības sistēmas tajās mašīnās un visādi protokoli, lai tu nedari tā, ka tev kaut kas notiek, bet pacīnīties, pagrūstīties tur arī var līdz kaut kādam zināmam levelam, bet tur vienkārši ir izdzīvošanas spēle. Tu vienkārši brauc, tu nekur neieskrien, brauc tā kā tev ir parādījies kāds meistars, kāds vienkārši cilvēks, kas domā, ka tā jābrauc vai datorā, tu pasties visu tās trajektorijas un laikus un brauc kā ar precīzāk, pareizāk, īsāk, ātrāk un vienkārši lidot, cik tu vari ātri lidot un nepārkāp pār kaut kādai robežai vai limitam, ka tu būsi sienā vai tur tramplīnā kaut kur. Bet tev kā profesionālai sportistei, šito es esmu dzirdējis arī skatoties F1 intervijas ar braucējiem. Viņi apzinās, ka tur pretī ir tieši tādi paši, vai ne? Un viņi ir droši par šiem braucējiem, kas piedalās sacīkstēs. Un tagad, skatoties to brīdi, kad tu pārsēdies savā ielas auto, tev joprojām ir tāda drošības sajūta, ka hei, viņi arī ir, mēs esam uz vienas lapas ar visiem pārējiem, vai tomēr ne? Zini, kas ir ļoti interesanti, kad tu brauc Ziemaskausā, es braucu ar mašīnu, man ir arī piekabes tiesības, es braucu ar lielu džipu, ar piekabi aizmugurē, ar mašīnu uz piekabes, tu brauc cauri putenim, un turpus sacensībām tur brauc ļoti lēni. Tad tev ir bail, tev ir ārā ir, -18, visi brauc uz 60, tu arī brauc uz 60, tur pa lielām šosejām ilgi, un, tā kā tu jūties neaizsargāts. Tā kā pārējie nesaprot, ko darīt, tu pats to puteni jau esi aizmirsis pa gadu, un, pirmais kaut kāds putenis, piemēram. Un tā tu lēnām aizčāpo, bet tad tu nobrauc sacensības, kur tu brauc pa ledus trasi, kur pat sniedziņa nav, kur var aizķerties. Jo, principā, kad snieg, tad jau tas ir diezgan labs segums. Tur nav vienkārši apakšā pliks ledus, un tas sniegs iedod tādu trekšanu.
Un tad, kad tu brauc jau atpakaļ no sacensībām, tu saproti, cik daudz tā mašīna var izdarīt, cik daudz, kāda īstenībā tur ir tā saķera apakšā. Es varētu, rodas idejas, ka tu pa to šosei varētu nesties kaut uz 150, un viss būtu kārtībā, un pārējie tur brauc uz 60, tev ir tāds Dievs, jūs neko nesaprotat, tā kā jūs varat ātrāk braukt, un viss būs labi. Bet tas ir, neklausties, tā nevajag darīt, tā kā visi braucat, kā jums ir ērti, vienkārši. Jā, tad, kad tu nobrauc sacensības, tu jūti, ko tā mašīna īstenībā spēja izdarīt, pēc tam es jūtos daudz drošāk, un pēc tam mēs neesam vairāk uz viena viļņa. Sākumā man arī vēl kā pārējiem. Dargie diskusijas dalībnieki, šis jautājums patiesībā labs. Es domāju, ka lielākā daļa nezina, kādā stāvoklī ir viņu auto, bet kā jums šķiet, vai cilvēki reāli zina par to, kas notiek tehniski ar viņu mašīnām? Cik daudz, jūsuprāt, paļaujas, tas taču brauc viss kārtībā, ne uz pārbaudēm un profilaks no satiksmes dalībniekiem? Mums paldies Dievam, ka ir tā tehniska apskata. Cilvēki nemīl tās mašīnas tā, lai vajag rūpētos par tām mašīnām. Labi, ka tai apskatē tomēr lielāko daļu mēzglu paskatās. Labi, ka tur neko nepateiks par amortizatoriem, vēl par dažām lietām, bet tomēr to minimumu uzmet aci, un tas tomēr tev disciplinē kaut kad savākt. Ja cilvēkiem ļautu pašiem remontēt, es domāju, ka mēs redzētu mašīnas gan bez bremzēm, gan bez amortizatoriem, gan ar norūsējušiem sliekšņiem. Jā, es vienmēr ar ceļiem servisā, tā kā mēs gatavojam sporta mašīnas. Tā kā es vēl aktīvi pats braucu, es teicu, ka tā, kad es esmu kaut ko pieskojis mašīnā, es ar to trasē nebraucu. Tāpēc, ka es labāk iedodu to profesionālim izdarīt. Es neusticos, lai arī es esmu to darījis visu savu dzīvi un skrūvējis mašīnas, visu kaut ko darījis, bet es zinu, ka kāds to var izdarīt labāk, un es labāk tam cilvēkam iedodu to izdarīt. Tā kā, un kopumā, tehniskais stāvoklis ir dažāds. Mēs tagad, pat ziemā taisījām šo kampaņu kopā ar CSDD un LTAP, kur mēs bez maksas klientiem arī cilvēkiem to ziemas braukšanas tādu ievadu kursu taisījām. Tur arī tur ir liels daudzums, vienkārši īsā laika termiņā ļoti liels daudzums automašīnu izbrauc cauri tam visam pasākumam. Mēs redzam to gan kā ir sagatavoši, vai cik nesagatavot ir autovadītāji, gan kāda ir tā tehnika. Jā. Un tad pietiek viens ABS devējs, ja ir čupā, viss gatavs, tu esi ragaviņas. Tu nevar nobremzēt, tu nevar nostūrēt nekur slidens, un tu esi vienkārši bīstams objekts uz ceļa. Jā. Un tad ir tās riepas arī. Bija, kas atbrauc, un tā ir apzinīgā daļa, kas atbrauc vispār. Jā, un viņš atbrauc cilvēks, un viņam 3 mm riepai. Jā, un tas ir decembris. Tā kā vēl pat ziema galīgi nav beigusies. Jā, un tad tāds, un kas tad ir ar to neapzinīgo daļu? Jā, tad tāpēc es pievienojos Paula viedoklim par to, ka ir tā tehniskā apskata, un tā ir tiešām jābūt, un galvenais, kas ir, kā mēs uztaram to tehnisko apskatu. Tas ir ir tas kults, ka tur, Dievs, atkal man tur tagad nauda jāmaksā, man tur atkal tagad čakarēs galvu, tur kas šitās, un cilvēki brauc jau ar tā kā negatīvu tādu sajūtu uz turieni. Es uz turieni braucu kā uz ļoti lētu vietu, kur uztaisīt diagnostiku savu automobilim. Neviens servis to neizdarīs. Neviens servis to neizdarīs par to naudu. Jā. Servis ilgāk. Un tik profesionāli. Viņiem nav, ne visos servisos ir visi šitie purekļi un visas tās pārējās lietas. Tāpēc, ir jābrauc, tie cilvēki ir tur, lai viņi jums pateiktu, tiem, kas neprot vai nesaprot savas mašīnas. Tie ir cilvēki, kas jums palīdz, kas jums pasaka, ka jums kaut kas nav kārtībā ar mašīnu, un uzraksta to forši uz lapiņas, kur jebkurš servis saprot, kas tajā lapiņā ir rakstīts, un viņi var novērst to kļūdu. Viņi tev paskaidros, ja tu palūks, kas tev tur nav skaidrs. Precīzi, jā. Artūr, kāpēc pavasara riepu maiņa ir labs brīdis pilnīgai auto pārbaudē? Kāpēc? Auto ir laba augstumā, lai varētu, es domāju, uz pacēlē laba augstumā, lai redzētu to, kas ir nepieciešams tādai vizuālai, stāvokļu noteikšanai. Man ir aizdoma, ka mūsu nozarē, autorizētais tīkls, viņš to labprāt izmanto tādai arī klientu kvalitātes piesaistē un vispār viņu orientējoties uz viņiem. Izmantošu iespēju arī pie mums ir, tad, kad ir riepu maiņa, tad ir mehāniķi saņem tādu 49 punktu anketiņu, kurā viņam ir jāatzīmē tīri simboliski no sarkans līdz zaļš, ir ok vai nav ok. Gaismas, bremzes, izpūtējs, noplūdes, ūdenceļa, kas tur mums vēl varētu parādīties. Kaut kur kaut kas aizlūzis, bremžu šļauciņas un tādas lietas. Vizuāli, neko dziļi, mēs nemēram tur spriegumus vai akumulātoru kapacitātes, vēl kaut ko. Ja? Bet katrā gadījumā tad cilvēks saņem tādu kā pārbaudas lapiņu, viņš nemaksā par to. Tas ir tā, un tas ir 2 reizes gadā, un man liekas tā ir laba sajūta, tas tāds status, tu esi tur, tev tas mezgliņš ir dzeltens, sarkans vai zaļš. Zaļš ir labi, dzeltens man
jāuzmanās sarkans, būtu kaut Iesakies kas arī rindā. jādara. Jā. Un es gribu arī minēt to, ko Pauls, es esmu kā pilsonis īstenībā arī esmu tik priecīgs, ka mums tā tehniskā skata joprojām ir centralizēta vai monopolizēta, ja tā drīkst teikt, jo tur tā kvalitāte ir augsta. Ja? Un bija diskusija, bet gadiem atpakaļ, man liekas, kad ir pārspīlējums tur, jo redziet, dēļ tehniskā stāvokļa tikai ļoti, ļoti maz negadījumu īpatsvars uz ielas. Tā tad strādā sistēma, tā tad viss ir labi. Kāpēc kaut kas būtu neganti jāmaina tur? Ja? Neaiztiec to, kas strādā. Tas ir mehānikā tāds zelta likums īstenībā. Radio biznesā arī, starp citu. Jā, nelabo, ja tas strādā. Kāda ir Nemaina šobrīd? dziesmu, bet cilvēki klausās. Jā, don't fix it if it ain't broke. Kāda ir šobrīd situācija ar tehnisko apskatu? Tas joprojām, es varbūt esmu kaut kur saklausījies vai dzirdējis, un tagad man smadzenes izspēlē joku, vēlas taču to atdot privātajam biznesam, vai ne? Tas jau ir privāts bizness. Tas jau tagad... Tagad tuņi būs jauna apskate Rīgā, Daugavas labajā krastā būs to. Tuņi Līvānos ceļa jauna apskate. Ja, tā kā mums tās stacijas, viņu tur ir vairāk tie nosakumi, kaut kāds skantesti un Auteko, ķufu un vēl kaut kādi. Tā kā viņas nav gluži vienās rokās. Un tomēr tā, cik es kā lietotājs novēroju, tā darba kultūra un iznešanās atšķirās tā kā maķītim no hesīša, tam skantestam no tā Auteko. Es tā teiktu. Tā gan tas līmenis, kā par tevi izturās, gan ko tev tur saka, ko nesaka. Bišķi mainās. Līdz ar to man būtu baili katrā servisā, kuriem ienāk prātā, ka viņš būs tagad pats būs apskate. Es domāju, ka tas baigi izšļukt no rokām. Mums būtu tāda, šoseimas ēdnīca, nevis pat ne maķīšu līmenis vairs. Un tāpēc man liekas, ka labi ir tā, kā ir. Nevajag šūpot to kuģi, ja viņš labi brauc. Nē, tā kā ir Arturs teica mehānikā. Ja labi darbojas, neraustam. Es to pateikšu, drīkst vēl sekundi. Man ir dviņu brālis, un viņš Vācijā strādāja ķuf. Tur tāpat tas saucas, ja? Un tad viņiem ir ķuf stacijās tehniskās skates, un arī servisos drīkst darīt. Un tad to ķuf ekspertu sauc. Tik un tā ķufs pieņem, ja? Un tad mēs runājam par to, viņš saka, tad sākās, ja? Šito ekspertu nesauksim, servis saka, mēs nesauksim, viņš ir pārāk principiāls, ja? Man ir deals ar klientu, ja? Man ir fix price vienošanās, ja? Viņš atbrauks, liks tur vēl kaut ko darīt, ja? Lūdzu, ir kompromisi. Kurā vietā ir kompromiss? Drošībā ir kompromiss. Un es to klausījos tā ļoti, mēs runājam par to lietu. Es auto nozarē, viņš tagad tādā auto nozarē, bet drusciņ citā funkcijā, ja? Un saka, Arturs saka, tas pieaug, un tas pieaug, un tas pieaug. Labi, tur tik un tā kontrolēs stingri, viņiem autobāņi 120, 200, kā tur ir jābrauc, ja? Un tad es sēdēju un domāju, ar visu to, ka es esmu auto nozarē, man būtu izdevīgi, ka tās kontrolas ir pie mums ir papildus noslodzi, papildus tās. Bet ja mēs runājam šodien par drošību, un es atkārtošos ātrāk, es kā pilsonis, tad pasaku, es turētu tur, kur ir kā ir, jo tā kvalitāte ir augsta šobrīd. Tāda bija, es saprotu. Ja reizēm kādā jauna partija, man liekas, es uzlabošu taisnīgumu, ļaušu katram taisīt apskatu. Tas ir tā kā remontēt pulksteni, kurš tev labi darbojas, attaisīšu tā paurķēšos. Viņš ir darbojas, paurķē kaut ko citu, vai tam valstī lietas trūks, kuras nedarbojās. Kāpēc laust mantu, kur diezgan labi sevi pierādījusi? Nomainīsim mazliet plati, tagad, ja tā var teikt, uzliksim tehnoloģijas, tagad atpakaļ pie tehnoloģijām, atpakaļ pie šīm lietām. Kādas ir jūsu domas par drošības tehnoloģiju attīstību automašīnās un ietekmi uz braukšanu? Tad, kad pirms daudziem gadiem mēs, pateicoties plašajām interneta resursam, varējām uzzināt par LiDAR sistēmu un pašbraucošām Teslām Amerikas Savienotajās valstīs, Eiropā joprojām, es pareizi atceros, tas nav iespējams, tad visādos podkāstos no cilvēka tāda psiholoģijas viedokļa cilvēki sāk satraukties par to, ka, ja mēs tagad palaidīsim pašbraucošos auto, kas nekad nekļūdās, vai ne, kas vienmēr visu perfekti izdara, un paralēli vēl satiksmē būs cilvēki, kas paši ir pie stūres, tad tiklīdz viņi ieraudzīs pašbraucošo auto, kas nekļūdās, viņi baigi atslābināsies. Un tad tur sākās atkal nākamie riski, jo viņš jau nekad nekļūdās. Un tad jau viss tur būs kārtībā. Jā, apmēram. Un tad visādi gudrinieki domāja, varbūt atstāsim tur kaut ko, ka arī pašbraucošie auto tomēr var kaut kādus tur savus brīnumus darīt un tā tālāk attīstīties, vai ne? Skaidrs, ka tas ietekmē to, kā mēs paši redzam satiksmu, kā mēs piedalāmies tajā, bet es gribu saprast, uz kuru pusi tad tas mūs ietekmē, kā jums šķiet, Artur, sāksim ar tevi par drošības tehnoloģiju attīstību. Tas skaidrs, ka a priori palīdz cilvēkam būt lielākā drošībā
vidē, kurā iespējams mēs varbūt neesam radīti tā, kā pirmajā dienā, kad cilvēks parādījās uz pasaules, vai ne? Bet vai tas liek mums būt arī slinkākiem un nevērīgākiem šīs drošības lietiņas tehnoloģiskās? Es tagad laikam teikšu, visam ir robežas. Arī uzticībai tehnoloģijām būtu mums kaut kādām robežām jābūt. Apgalvojums, ka tehnoloģijas nekļūdās, ir pārspīlēts, manuprāt. Tā nevar pavisam paļauties. Kas ir, ja viņam aizkrīt ciet 0,1 signāliņš, tā kā vajag? Un viņš nesās, un tu nevari viņu apturēt. Viņš pieņēmis lēmumu, ka tā jādara. Ko tad? Ko es īsti gribu pateikt, kad droši vien, kad ar visu to autonomās braukšanas tendencēm, kuras ir un attīstās un būs, es gribētu, ka kaut kāda cilvēka kontrola tur paliekās. Ja? Kad kāds, teiksim, tas homo sapiens tur var kaut kur nobremzēt brīdī, kad kaut kas īsti nav. Ja? Tehnoloģijas ir labi, es uzticos, bet kaut kādu pēdējo vārdu drīkstēt mēs vienmēr arī teikt. Tas būtu mans viedoklis par to. Bet kas varētu būt tas viens solis pārlīnijai? Tev konkrēti pašam personīgi. No tā viss, kas jau ir, it's fine, kaut kas vēl nāk klāt, tas varbūt ir jau par daudz? Nē, absolūtais autonomais brauciens. Ja? Vai var būt situācija, kad tas autonomais transporta līdzeklis, vai tādā režīmā viņš to brīdi ir? Ja? Kaut kas viņam ir salūzis, arī, un viņš sāk nesties. Nebūtu vispār patīkami. Es negribētu nekad dzīvē tādā nokļūt. Tas ir stāsts, ja? Un, tik un tā man jāpaliek pie samaņas un pie reakcijas tiesībām. Bremzē kaut vai, tā klasika, man vajag apstāties. Stūrē. Stopkrāns pat vilcienā katrā vagonā. Jā, es par to, ka tā apgalvot, ka tās tehnoloģijas nekad nekļūdās, es būtu gan atturīgs. Kāpēc te kaut kas salūst automašīnā vai telefonā vai datorā? Kāpēc viņš nav mūžīgs? Un vēl viena lieta. Kāda būtu apskate šīm autonomajām pašbraucošajām mašīnām? Cik stingri būtu jātaisa tur apskati? Tur būtu vairākas apskates jātaisa. Pirmais visu sensoru apskati. Un tas ir puķis, kas apēd savu asti. Tev vajag tik daudz tos sensorus, lai droši braukt, ka tas jau ir tik dārgi, ka nav vērts. Un softs. Pati programmatūra, kuru arī, kā mēs labi zinām, tiklīdz tu kaut ko uztais, vienmēr būs cilvēki, kas mēģinās to uzlauzt, un mēs atkal taisīsim antivīrus. Tāpēc mašīnās ir visrobustākie tie datori, kur primitīvākie principi, lai nebūtu tik bieži jāatjauno, lai nebūtu tik daudz jājaucās iekšā. Tāpēc arī viss tās mašīna navigācijas ir galīgi stulbs ar vecām kartēm, netaisās viņas atjaunot. Tas ir, tā kā nelieciet, katram ir telefons, un tirgot mašīna navigāciju, tas ir tā paši viduslaikā tirgot mašīna barbecue bagažniekā. Bet tu vari novilkt līniju tai drošības tehnoloģijas attīstībai, tā kā pēc kuras jau ir par daudz, tavuprāt? Tu saproti, ja mēs baidamies palaist gaisā lidmašīnu bez pilota, tad ko mēs bakstamies ar mašīnu tādā bardaka stihijā, kā piemēram Krastiela vai tepat Latgales iela? Ja? Mēs tā kā lidmašīna, atstājiet pilotu, lai viņš kaut ko tur piestūrēja, vai lidmašīna diezgan labi darbojas autopilota režīmā, un tad uz tādas ielas, kur ir bedres, suņi, lapas, sniegs, dubļi, mēs tā kā, tā lai viņš brauc pats tas robots, ja? Nebūs. Tu tev atstāt patās kaut kur Latgales ielas mašīna, atnāks kaut sīkie švaļi, uzpūtīs ar nitrenu uz tiem sensoriem kaut kādus fakus, un tā mašīna tā arī stāvēs vēl 3 dienas, kamēr atnāks kāds ar kaut kādu attaukotāju notīrīs to krāsnos. Viņi tik viegli ir apturēt to pašbraucošo vērķi. To sensoru ir tik daudz, un viņi ir tik jūtīgi un tik neaizsargāti. Tas ir tikai tādi eksperimenti un spēles šobrīd. Patiesībā interesants stāsts vienai nevērtē autokompānijas pārstāvētāja automašīnai saukšu to godīgi. Mazda, viens no jaunajiem Mazdas modeļiem. Adaptīvā kruīza kontrole noteiktā leņķī, kad spīd saule tieši pretī izbeidzas, jo sensors tā tiek piebliests pilns ar gaismu, ka viņš vairs nesaprot, kas notiek, un tas slēdzas ārā. Tas ir pilns YouTube ar Teslām, kuras apstājas, ja noliek uz ceļa spoguli, un ar pašbraucošu mašīnām, kuras nebrauc prom, tāpēc riņķī apli viņai tā kā raganai kaut kur viduslaikos, un viņi saprot, ka nevar izbraukt, jo baltā līnija. Jebkas, tur ir tik daudz iespēju kaut kam nogļučīt, ka vispār nav jēgas to iespringt. Un, ja mēs gribam kaut ko automātiski, pietiek ar vilcieniem, kas brauc no lidostas uz lidostu un tam līdzīgi. Tur tajā industrijā ir daudz, kur to uzlikt, nesapūloties uz katra individuālo privāto mašīnu. Labāk attīstam kaut kādus masu transportus, bet nesapūlamies pa tik jocīgu vidi kā iela un grantētais ceļš.
drošas braukšanas skolai būtu... Man kā autoskolas vadītājiem, jūs man gribat biznesu atņemt? Tas ir skaidrs. Nevajag neko automatizēt. Pilnīgi noteikti. Līnija asistenta pietiek ar to pašu bremzēšanu. Pietiek ar to, ka visi asistenti mūs jau stulbāks padara. Būsim reāli. Tas bija pats sākums. Kāpēc es vaicāju šo jautājumu? Te medaļai divas puses. Pirmā puse ir tāda, ka cilvēki paliek, uzticās vairāk tām tehnoloģijām, un tieši tāpēc viņiem ir vairāk iespējas sēdēt telefonā pie stūres vai kaut ko izdarīt. Es vienmēr teicu to piemēru. Paņemiet padomu laikā ražoto zilu kravinieku, pamēģiniet izbrauciet pa Valdemāru ielai. Vai jums būs iespēja paskatīties telefonā tajā brīdī? Diez vai. Tas nozīmē, ka mašīnas ir palikušas tikai ērti un viegli vadāmas, plus ir tās visas elektroniskas, vispārējais, ka tev paliek garlaicīgi, ka tev paliek kaut kāds laiks kādām muļķībām. Ja? Tajā pašā laikā. Tad, kad man rāda tur statistiku, ka mums tagad katru gadu ir uzlabojušās, bojā gājušie palikuši mazāk, smagi cietušie palikuši mazāk, es esmu par 99% pārliecināts, ka tur pie vainas ir šīs tehnoloģijas. Ka ne tāpēc, ka mēs kā autovadītāji pēkšņi esam palikuši labāki autovadītāji, tas ir pilnīgākas muļķības. To situāciju uzlabot tīri, tāpēc, ka tehnoloģijas attīstās. Mašīnas paliek drošākas. Mazāk mašīna bez airbagiem. Vienkārši mašīnas ir paliks drošākas. Ja tu esi aizmidzis, viņš nostājās malā, viņš tur tā ekstremālā bremzēšana. Tā statistika, diemžēl, lai cik mēs gribētu, egoistiski domāt, ka mēs esam palikuši labāk, nācija. Sākam braukt labāk, nezinu, kāpēc nesitamies tik daudz nost. Muļķības tās ir visas. Mēs braucam drausmīgi. Vidēji statistiskais autovadītājs neprot braukt ar mašīnu. Bet te jau nākošais solis ir izslēgt to cilvēku. Viņš jau ir tas, kas ir sliktākais. Nē, te ir runa. Es vienmēr caur tādu negatīvo prizmu, bet vienkārši tāds darbs laikam. Bet ir skaidrs, ka ir, un tas, ko Arturs teica, tehnoloģijas ir ļoti laba lieta. Mēs redzam, es arī uzskatu, ka statistika uzlabojās, tas ir dēļ tehnoloģijām, lielākoties dēļ tehnoloģijām. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka fiziku apmānīt nevar. Un tāpat vēl joprojām tie nav autonomie transporta līdzekļi. Tad attiecīgi autovadītājs pieņem lēmumu, kā tas automobīls brauks. Un jebkura elektronika, diemžēl, var, fiziku, ja tu būsi krietni pāri, ja tu būsi ar nepareizām riepām un nepareizā liekumā, viņš tāpat, precīzi, jā. Līdz ar to, tas stāsts ir tāds, ka es pilnībā, atkal jau piekrītu visiem klātesošiem, kas ir izteikuši to viedokli, ka autonomi, tas ir tiešām labāk, tad, kā Pauls teica, vilciens vai lidmašīna, tas ir kaut kā tā saprotamāk. Tajā pašā laikā tās tehnoloģijas ir laba lieta, jo tās tiešām glāb katru dienu. Tur bija kaut kāda statistika, es skatījos, ka tur viens tikai tas līniju turētājs jau tur vienu dzīvību tur dienā izglāba pasaulē vai kaut kā tam līdzīga. No frontālam sadursmēm tev izvairās. Jā. Man šķiet otrādāk, ka tagad ir tāds ļoti slikts vidusposms. Tas viss nāk, tas viss testējās, tur Teslas jūga prātā, tā kā tu teici, un tas nav vienots mehānisms, kad ir Tesla un ir, šoferēbumā un bērni uz ceļa un viss tā kā pie stūres. Un, tagad ir, man liekas, tāds hauss, vienkārši pārējais posms, ka tas ir, ka būs pilnīga automatizācija, tu saki? Man šķiet, ka vislabākais scenārijs ir tad, kad ir šī jaunākā tehnoloģija V2X, man liekas, tā kā, kad mašīnas sarunājas ar mašīnām, ar vidi, ar infrastruktūru, ka tā ir vienota sistēma. Un, ja nebūtu šoferi, man šķiet, tas stabili būtu daudz drošāk. Jo cilvēciska kļūda, man liekas, ir pārāk par tehnoloģisko, ja tas ir tā kā 100%, ja tas jau spēja viss darboties vienot. Protams, kad man šķiet tā ir ļoti... Man šķiet, tad, kad Tesla nosita kādu cilvēku negadījumā, kaut kādas, sensoru dēļ tā tālāk, tā ir ļoti liela ziņa. Par to ļoti daudz cilvēku uztraucās, negrib uzticēties tehnoloģijām, un tas ir ļoti saprotami, jo tad, kad tu pats kļūdies, kā tas Audi ietriecās fūrē, tu pats esi vainīgs pie tā. Bet tad, kad, Tesla nesās un tu sēdi tajā salonā, tas nav patīkami. Nevienam nebūtu patīkami. Bet tas, ko es gribu pateikt, man šķiet, ka es gribētu laikam labāku pasauli, kurā mēs visi brauktu, kā vilcieni ar Teslām vienotā kaut kādā struktūrā un būtu dažas nāves kaut kāda erora dēļ un kaut kādas tehnikas dēļ. Vai baisās garlaicības dēļ? Jā, bet paliek autosports, to jau var darīt. Jā, tu esi viens no tiem, kas piedalās, ko darīsim vispārējie, vai ne? Arī piedalīsies. Klau, mēs gan bieži runājam par gudriem auto, runājam arī par
gudriem uzraudzības risinājumiem. CarPoint piedāvā tā apsargājumā auto stāvvieta, piemēram, tavā kabatā. Tā var glābt dzīvību vai arī paglābt no zādzības. Var gan, vai ne? Kad tev ir digitālā sieniņa uzlikta, un tu saproti, kas ko kā notiekās. Iespējams, var auto attālināt, atslēgt, vai te uzreiz ziņo tam čalim, kuram draugs izrādījās 3,8 promili reibumā, izvilka atslēgas no kabatas, jo viņi pēc ballītes bija gulējuši. Šo sižetu neredzējāt? Kaut ko es redzēju. Jā, tāda situācija tāda. Vīri ir kārtīgi notusējuši, ļoti daudz izdzēruši. Tā kā smagi daudz ir izdzēruši un aizgājuši gulēt mašīnā. Jo bērni mājās nav ko skandalēties. Un Džeks, viens no tiem tusētājiem, pamostas, vai ne? Un savam čomam izvelk ārā atslēgas, brauc ar to mašīnu. Mašīna vēl nav līdz galam pārrakstīta uz tā drauga vārdu, ir vēl trešā persona iesaistīta. Viss ir slikti. Viņš ir kaut kur ieskrējis kaut kādā smagajā, policija ir ieradusies 3,8 promils. Ja tam auto būtu tāda CarPoint sistēma uzlikta, es pieļauju, ka nekas tāds nemaz nenotiktu. Ja bez tavas uzraudzības un bez tavām preferencēm kāds ir paņēmis un tagad sācis braukt. Vai vismaz tev ziņot par to, ka hei, kaut kas notiek, vai ne? Ja es pareizi saprotu šo te. Kaut kā nogurdinoši liekas lauzīt galvu, ko darīs cilvēks 3,8 promilēs. Viņš var tā jebko. Varbūt mums tad, es nezinu, lifti jāizliedz promilēs, uzbrauks uz jumtu, noliks lejā. Ko mēs, ja mēs sāksim sargāt pasauli no 4 promiļu lietotājiem, tas beigsies vienkārši kaut pilnīgi bezjēdzīga bruņošanās sacensība. Klausies, nākamais punkts šajā te visā stāstā ir tāds, ka šodienas tehnoloģijas mums visiem būt ļauj klātesošiem pie saviem auto, principā 24/7 režīmā, arī tad, kad mēs nestūrējam un esam mājās, sēžam pie savu vakariņu galda. Vai jūs redzat, ka šādā digitālā lielā brāļa klātbūtnē, kas varētu iespējams uzlabot drošību, ja tas visu laiku, piemēram, mūs monitorētu reāli laikā? Jā, tas, man liekas, ir bīstami, ka būtu kaut kāda datu nokliede un kāds varētu uzhakot kaut ko mašīnai. Tas, man liekas, ir šausmīgākais no tā autonomās braukšanas. Ir radīts mākslīgais intelekts, kas ir ielikts šajās te jaunajās pārejas posmā, pirms ir autonomā braukšana, bet tu vēl pats kaut ko dari. Mākslīgais intelekts katreiz tik līdz kaut ko tu izdari, noteikumiem neatbilst. Ziņojums šeit tev attiecīgajai instancei par to, ka tu darīji tā vai šitā. Respektīvi, izklausās pēc Ziemeļkorejas. Tas būtu kaut kas tāds, ko mēs noteikti negribam, vai ne? Bet es redzēju, no filmās tur Fast and Furious, kur viņi uzkako visas mašīnas, kas stāv uz ielas, un uzbruk tev vienai mašīnai un no visām daudz tev stāvvietām vienkārši saprogrammē, Jā. Reizē gāžās ārā. Jebkura tāda filma par nākotni ar laiku kļūst par dokumentālo. Vienkārši vienu dienu tā varēs izdarīt. Vai Škodās plānojas lielā brāļu uzraudzība tīk lielā mērā, ka reāli laikā varētu spēt kaut kā piefiksēt likuma pārkāpumus vai stulbu un idiotisku atrašanos un uzvedību uz ceļa? Vai tā ir informācija, ko vēl nedrīkst atklāt? Es īsti nezinu, bet savai automašīnai Škodas īpašnieks tāpat var tomēr mazliet sekot. Ir tās aplikācijas un pat var attālināt, ja tu aizbrauc atvaļinājumā. Tu esi atvaļinājumā Spānijā, tu vari savu mašīnu atvērt, ja viņi stāv Rīgā. Bet City bija šī sistēma. Tas virziens ir iesākts. Jā, tas atnāk izziņa. Brīdinājums tur atnāk sākumā. Tad viņi izsauks policiju un tad tu brauc. Es jau eju tādā Black Mirror vēl 3 soļus tālāk virzienā, kad es negribu valsts policijas ceļus. Black Mirror taisīt lētāk, vienkārši iedod visiem mopēdu mašīnas, lai neiet ātrāk par 45. Būtu baigi lēt, baigi mierīgi, ja viens nevarētu nosisties gribēdams. Jāni, vai ir kādas tehnoloģijas, kas tavuprāt radīs vēl lielāku drošību uz ceļa? Ļoti labs jautājums. Ja es zinātu, noteikti varētu kaut kādu nopelnīt kādu naudu, iesakot kādam, vai ne? Droši braukšanas skola beigās tomēr tev ir. Bet mēs esam tādā, tas māja to sauc par pārejas periodu, varbūt tas pārejas periods vai sauc kā grib, bet ir interesanti, ka mēs esam, mēs Pauls, Arturs, mēs esam tad vecāka gada gājuma cilvēki, vecā paudze. Mēs atceramies tās mašīnas, kurām bija karburātoru motori, un tur varbūt vienīgā elektronika, kas bija, lai lampiņas iedegtos. Tagad mūsdienās nāk šie te Eiropas regulas, visas tev tur jābūt ir visiem šiem te asistentiem, bla, un tagad dēļ tā, ka tās mašīnas ir piepildītas ar šo te elektroniku, ir atsevišķas sadaļas, atsevišķi departamenti autoražotāju. Tajās visās lietās,
kas par kiberdrošību uztraucās. Ja? Nu, respektīvi, jo vairāk mēs ieliekam šos elektroniskos gudrības, visas šīs lietas mašīnās iekšā, jo mazāk kiberdrošas viņas ir, jo vēl vairāk tu viņas var ietekmēt, attālināt vai kaut kādā veidā uzlaužot šo sistēmu. Ja? Nu, respektīvi, ko es ar to gribu pateikt? Kad bija tas karburators un varēja ieslēgt tikai lampiņas, ja? Nu, tad tur tā kiberdrošība bija pilnīgi nepakam. Ja? Iestum no kalna aizbrauc. Jā, precīzi. Un savukārt tagad ir tā, ka mēs Eiropas regulas uzliek šos drošības elementus aizvien vairāk, bet tajā pašā laikā ražotājiem, diemžēl, ir jāuztaisa atsevišķi departamenti, kas, protams, atkal jau sadārdzina gan tās mašīnas ražošanas izmaksas, gan vispār. Bet ir jaunas darba vietas. Lai ar to visu tiktu galā. Ja? Tas ir, it kā tas ir vajadzīgs, ja? Tajā pašā laikā tur ir kaut kāds limits tam visam, ko tu vari. Un, es nezinu. Es nezinu, vai vajag vēl vairāk kaut ko. Man vairāk mulsina, ka šobrīd cilvēki ar zaļumiem un nākotni argumentējot tirgo mašīnas ar elektrību, kuras ir 300, 400, 500 zirgspēkiem un pātrinājumu līdz 0 līdz 100, tur 3, 4, 5. Nu, kāds tam sakars vispār ar braukšanu pa tādu mūsdienu pilno satiksmi un kaut kādu vispār drošību vai jēgu? Tas ir kaut kāds pilnīgs jēgas bezsakars pirkt mašīnu ar 400-500 audriskiem zirgiem. Jā, un pēc tam smagāk. Tehnoloģija, kā tev pieļauj kaut ko tādu uzbruņot, ja? Un iztērēt par to kādu 100,000 eiriku, bet vai vajag? Ja, vispār, tā kā priekš kam? Tā kā, nezinu, staigāt apkārt ar krāsotāju trepiem. Ja es gribēšu veiklā paņemt no augšējā plaukta, apmēram tikpat, bet tāda jēdzīga darbība. Jā un nē. Es teiktu, ka, ja mēs runājam tieši par elektroautomobīļiem, es teiktu, ka tas ir tāpat kā, tu izvēlies braukt ar motociklu, cits izvēlies braukt ar automašīnu. Es domāju, ka tā vienkārši tāda viena no išām. Teiksim, cilvēkam, varbūt viņam patīk, vai viņam ir ērti lietot to elektroauto, viņš brauc ar elektroauto. Kam tas nedara, viņš to nenopērk. Bet tas nevar būt tā, ka, teiksim, tā Eiropas regula, kas nāk un uzspiež, ka jūs tagad visi no kaut kāda konkrēta gada brauksiet elektromašīnām. Skaidrs, ka tagad beidzot sāk attiekties un vairs tā nav. Jā, tagad mainās un tagad paspiež tos termiņus uz priekšu un tā kā viss ir sapratuši, ka tomēr tas nebūs tas pats zaļākais virziens visā pasaulē. Ja? Bet kā nišas, kā viena sadaļa no transporta līdzekļu variantiem, tas ir absolūti ok, manuprāt. Ja? Es īstenībā nesaprotu vienu lietu, kāpēc jaunākas mašīnas kļūst tik smagas. Tas šķiet šausmīgi, ka tev ir 700 zirga mašīna, kuras svēra 2,5 tonnas. Kur tu kaut kādā sniegā, kupenā, ko tur viņu darīs? Tas ir vienkārši, man šķiet, ka tas ir tas, kas man visvairāk nepatīk par tām jaunām tehnoloģijām. Mašīnas kļūst ļoti smagas un, man liekas, ļoti nenovērtē cilvēki, kam nav pieredzes to, ka īstenībā katri tie 100 vai pat 1000 kg, tas īstenībā ļoti daudz ko maina. Es kā autosportā tu jūti katru 100 kg, kad tu brauc ar tiem likumiem, tev piesēžās blakus teicis, es nevaru pabraukt. Tas kā viens tas pats. Bremzēšanas punkti, citās vietās jāpārslēdzas, citas trajektorijas, pilnīgi viss. Tas drīzāk ir par kaut kādu ziemu un ledu. Ja es braukšu, nezinu, savējo lielo džipu, kurš sver, cik viņam pilna masa, gandrīz, man liekas, 2,700 vai 3,200, tur vāks. Vienalga, kāda man būs riepas, vienalga kas, bet es ieslīdēšu tajā grāvī. Es braukšu kādu vecu golfiņu, kas var toni, tur viss būs kārtībā. Un man liekas, tas ir īstenībā, tā ir liela tāda drošības aspekts, ko neņem vērā pietiekami. Jo tas vienkārši kaut kā nav tāds apzināts. Visiem liekas, ka labi, tur ir smagāk vienalga. Bet ir grūtāk vadīt to mašīnu. Ziniet, ko laiks nepielūdzam ir sasniedzis to brīdi, kad man būs jāsaka paldies par uzmanību mūsu skatītājiem, gan TikTokā, gan YouTube. Bet ir viena lieta, ko es gribu no jums visiem dzirdēt, kas varētu būt tādi labi ceļavārdi mums šajā laikā, kad pārslēdzamies no ziemas sezonas uz vasaras sezonu. Ko šodien katram no jums nozīmē būt atbildīgam ceļu satiksmes dalībniekam? Gan kā autovadītājam, gan kā pasažierim, gan kā kājām gājējiem vai riteņbraucējiem? Pauls, sāksim ar tevi. Man šķiet svarīgākais ir miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Āmen. Jo tikai cilvēki ar labu prātu brauks mierīgi. Kamēr cilvēkiem galvā darās visas tās nelaimes, par kurām viņi domā vai kā viņi jūtas, tikmēr viņi arī brauc sūdīgi. Paldies. Jā, un tad, kad ir visi mierīgi un visi ciena viens otru, tad nākamais, kas ir, tā ir distance. Galvenā, svarīgākais drošības aspekts satiksmē ir distance. Ja mēs ieturam jēdzīgu distanci pret to ātrumu, ar kuru mēs braucam, mums vienmēr laiks norēģēt, vai nospiest bremžu pedāli, vai nogriezties turp vai šurp, vai vēl kaut kur mēs vienkārši iedodam sev vairāk laika norēģēt uz situāciju, lai kā arī mēs būtu sagatavoti.
Tāpēc, ja ir mierīgs prāts un ja ir distance, tad pa lielam mēs esam diezgan labā situācijā. Paldies, Jāni. Artur? Es gribētu teikt, ka mēs kā sabiedrība satiksmē esam brieduši. Man sanāk tā, ka es dzīvoju Mārupē un man strādāju Mežciemā. Man katru dienu ir tātad turpat atpakaļ. Normāls gabals jāizbraukā. Es jūtos labi. Es braucu, man nav stresa reāli. Man tā satiksme neslogo. Es teiktu tā, es esmu ok ar to. Un man tāds, mēs mākam, mēs esam iecietīgi. Šādi tād kaut kas, bet lielā bildē viss ir ok. Ja, un es gribētu izmantot iespēju un pateikt paldies Mājai par to domāšanas veidu un redzējumu. Tas es paņemšu līdzi, ka tehnoloģiskais kļūdu daudzums ir viennozīmīgi stipri mazāks nekā cilvēka raisīto kļūdu daudzums. Šis man bija tāds, ok, var gadīties, tas ir paudžu starpības arguments, bet jā, to es ņemu līdzi. Man viņš patika. Nu, man arī šķiet galvenais, visu, ko jūs teicāt, īpaši Pauls, man arī šķiet, ka galvenais ir paskatīties uz kopbildi. Ja tev ir jābrauc uz 50 pilsētā, tas nav tā kā tev kāds piespiež, tu negribi, tev jāsteidzās. Tā kā paņemt tādu minūtīti, ielpot un pateikt, es dzīvoju sabiedrībā. Te ir bērni, te ir cilvēki, te ir riteņbraucēji, viņi katrs arī grib nonākt tur, kur viņi grib, un es tā kā pacentīšos, lai visi ir drošībā, es esmu drošībā, es nesēdēšu pie telefona, griežoties kaut kur Rīgas centrā, jo man ir jāredz, kas man brauc pretī un kur es iegriežos, lai es arī kādā neietriektos, kur tas arī varētu tā kā ievainot. Un ja tad ir kāds, kam ir garlaicīgi braukt, tad mēs autosportisti cenšamies daudz taisīt pasākums, kur arī visādi jaunieši var iesaistīties. Un tad, lai pameklē kaut ko, kur varētu agresīvāk pabraukt, interesantāku. Ģeniāli. Ļoti labs ieteikums. Mīļš, paldies jums visiem par to, ka atradāt laiku un varējāt padalīties ar savu pieredzi EHR drošības mēneša ietvaros kopā ar Škoda autodīleri Vērta Auto un CarPoint LV. Viesos šodien jūs varējāt sastapt Paulu Timrodu, žurnālistu un satiksmes kritiķi, Jāni Vanku, drošas braukšanas skolas direktoru, Artūru Cjunski, Vērta Auto Škoda valdes locekli, kā arī Maiju Stakenu rallija krosu braucēju. Mīļš, paldies vēlreiz, lai drošs mājās brauciens un ķeriet vēju. Šodien diezgan vējiens. Bet atvadoties no jums, es gribu pateikt vēlreiz mīļš paldies Vērta Auto un CarPoint LV, ka esat mūsu draugu drošības kampaņas ietvaros. Un jā, mīļie, paldies, ka pieslēdzāties gan YouTube, gan TikTokā. Atcerieties, drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Un jā, uz ceļa atkārtojumu nav. Lai visiem droši dalību ceļu satiksmē, tiekamies jau nākamajā reizē. Paldies par uzmanību, visu labu! Atā!